Cienījamās deputātes, godātie deputāti, savā uzrunā vēlos iezīmēt, ko šāds potenciāls lēmums nozīmēs mūsu valsts ārpolitikai un starptautisko tiesību ietveram. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvijas valstiskuma saglabāšanas viens no priekšnoteikumiem ir pienācīga cilvēktiesību aizsardzība un respekts pret starptautiskajām tiesībām. Tas bija noteicoši Latvijas uzņemšanai Eiropas padomē, Eiropas drošības un sadarbības organizācijā, kā arī vēlāk Eiropas Savienībā un joprojām ir izšķiroša Latvijas drošības aizsardzībai. Mazām un nelielām valstīm reputācija, kas balstīta uz starptautisko tiesību ievērošanu, ir īpaši svarīga. Jo starptautiskajās attiecībās tās balstās uz tiesībām. Tās nevar balstīties uz militāru pārspēku, jo gluži fiziski tas nav iespējams. Tās nevar balstīties arī uz ekonomisku pārspēku, jo arī nelielu izmēru dēļ tas nav spēks. Bet tieši starptautiskās tiesības nodrošina nacionālo drošību, attīstību, pašaizsardzības iespējas mazām un nelielām valstīm. Šobrīd Krievija un tās atbalstīta apzināti cenšas noārdīt šo starptautisko tiesību aizsardzības līniju, cerot aiziet no starptautiskajām tiesībām un atgriezties pie spēka tiesībām starptautiskajās attiecībās. Un konvencijas pret vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu dalību valstu noliedzēju uzskaitījums nepārprotami demonstrē mums robežšķirtni starp Eiropas vērtību telpu un karu, agresiju un šo vērtību noliekšanu. Konvencija nekad nav parakstījusi un vai ratificējusi tikai Krievija un Baltkrievija. Jāatzīmē, ka arī Ukraina ir ratificējusi konvenciju tieši kara laikā, neuzskatot, ka pastāv ideoloģiski šķēršļi pievienoties Eiropas valstu saimei vardarbības apkarošanā. Un apskatoties arī iepriekšējo mūsu pieredzi starptautisko līgumu un konvenciju pieņemšanā, ir jāatzīmē, ka konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu tika diskutēta un vētīta vairākos līmeņos, ieskaitot arī Satversmes tiesas līmeni, un, ja salīdzinā ar citiem piemēriem, tikpat plaši tika analizēts tikai Latvijas un Krievijas robežlīgums. Īsumā par ārpolitiskiem ieguvumiem no pievienošanās konvencijai. Kad mēs ratificējām konvenciju 2023. gadā, Latvija pievienojas pirmajam tiesību instrumentam Eiropā, kas rada regulējumu valsts aizsardzības nodrošināšanai ne tikai sievietēm, bet arī ikvienam citam, kas ir pakļauts vardarbībai ģimenē. Un tas ir konvencijas pamatmērķis. Šīs konvencijas ratifikāšana bija uzskatāms apliecinājums tam, ka Latvija ir konstruktīva Eiropas padomes dalībvalsts, ka Latvija pieder Eiropas valstu saimei un arī uzņemās atbildību par organizācijā notiekošo, tādējādi vairojot Latvijas viedokļa svaru starptautiski. Un jāatzīst, ka konvencijas ratificēšana bija viens no pēdējo gadu Latvijas lielākajiem panākumiem cilvēktiesību aizsardzības jomā. Tam, protams, sekoja nacionālo iestāžu tieši pakārtots un fokusēts darbs, lai starptautiskās normas nekavējoties ieviestu praksē, nodrošinot praktiska darba uzsākšanu ļoti īsā laika sprīdī, un 2 gadu laikā patiesi tika pilnveidoti tiesību akti atbalsta infrastruktūra no vardarbības cietušajām personām. Un šajā visā procesā neatsverams bija Eiropas padomes metodiskais atbalsts, tiesību sargājošo iestāžu darbinieku apmācībai un arī starptautisko ekspertu ieteikumu. Turklāt mēs iegūstam no tā arī mūsu starptautiskajās attiecībās, jo Latvijas pieredze, Latvijas labo praksi vardarbības izskaušanā nododam arī citām valstīm. Mums ir labi piemēri gan ar Centra Marta darbu Ukrainā, gan ar sieviešu sadarbības tīklu darbu daudzās valstīs un tā tālāk. Un ir viena lieta, gan ārlietu komisijas sēdēs, gan šodien izskanējuši apgalvojumi par to, ka kopš konvencijas ratifikācijas ir mainījušies apstākļi, ka virkne konvencijas dalībvalstu ir izteikušas iebildumus pret to, kādā veidā Latvija ir ratificējusi šo konvenciju. Mums šādi apgalvojumi jāatzīst ir jānoraida tie pieņēmumi, kas pausti likumprojekta anotācijā attiecībā uz atsevišķu valstu iebildumiem pret deklarāciju kā pamatu konvencijas denonsēšanai. Kāpēc? Saskaņā ar Vīnes konvenciju par starptautiskajām līgumtiesībām 20. panta 4. daļu, ja valsts iesniedz deklarāciju, kas pēc savas būtības ir atruna, pārējās dalībvalstis var pret to izteikt savus iebildumus 1 gada laikā no iesniegšanas brīža. Un patiesi, atbilstoši Vīnes konvencijai, 7 valstis iesniedza iebildumus par Latvijas skaidrojošo deklarāciju kā atrunu.
Vienlaikus valstis atzīmē, ka šī deklarācija nekavē konvencijas stāšanos spēkā starp Latviju un attiecīgo valsti. Tādējādi šādi iebildumi neatceļ ne konvencijas, ne arī pievienotās deklarācijas spēku. Un arī citas valstis, diezgan tradicionālas un ticīgas valstis, Ukraina un Polija, iepriekš iesniegušas deklarācijas ar līdzīgu saturu. Šīs pašas 7 valstis ir izteikušas iebildumus pret šo valstu deklarācijām, norādot, ka tās pēc savas būtības uzskatāmas par atrunām. Tomēr Ukraina un Polija no konvencijas nav izstājušās, un arī to pievienotās deklarācijas nav zaudējušas savu spēku un nozīmi. Ne visas konvencijas dalībvalstis ir iebildušas pret Latvijas pievienoto deklarāciju. Jāatzīmē, ka dalībvalstis ir 38, iebildumus saņēmām no 7. Un arī neviena starptautiskā tiesa vai institūcija nav sniegusi vērtējumu par minēto deklarāciju. Tādēļ iebildumi atspoguļo tikai atsevišķu valstu viedokli, kam šajā gadījumā nav tiesisko seku, jo konvencija neregulē starpvalstu attiecības. Un vienlaikus atkārtot jāuzsver, ka deklarācija pēc būtības neierobežo konvencijas normu piemērošanu. Satversmes tiesa atzina, ka konvencija nav pretrunā satversmei, un līdz ar to pat gadījumā, ja deklarācija nebūtu spēkā esoša, Latvija joprojām varētu pilnībā īstenot konvencijas mērķus, ievērojot satversmi. Kādi tad ir denoncēšanas ārpolitiskie riski? Jā, ģeopolitisko izaicinājumu dēļ notiek starptautisko līgumu pārskatīšana. Arī Latvija to ir darījusi savas nacionālās drošības interesēs. Tomēr ikviena līguma pārskatīšana, kā līdz šim, pieprasa apjomīgu izvērtējumu un diskusiju. Tā ir jābūt balstītai nacionālās drošības apsvērumos, izvērtējumā par ietekmi uz Latvijas starptautisko tēlu un Latvijas sabiedrību. Šim likumprojektam par konvencijas denoncēšanu nav skaidru un pamatot izvērtējuma, kāpēc konvencija būtu denoncējama. Nav izvērtējuma, kāds ir tās radītais apdraudējums Latvijas drošībai, nav izvērtēts, kā denoncēšana atbilst starptautiskajām saistībām. Un tiešām konvencijas denoncēšana neilgi pēc tās ratifikācijas, nesagaidot pat konvencijas ieviešanas Latvijā pirmo novērtējumu, liecina par nenoturīgu Latvijas ārpolitikas veidošanu. Tā iedragā tiesisko drošību un paļāvību. Līdz ar to tā iedragā arī Latvijas starptautisko tēlu. Ne tikai cilvēktiesību jomā, bet arī Eiropas un globālo partneru acīs. Mēs, diemžēl, sagaidām, ka Latvijas novērtējums dažādos starptautiskos dzimumu līdztiesības reitingos, kā arī reitingos, kuri ņem vērā dzimumu līdztiesības elementus, kritīsies. Lai kā mēs negribētu vai gribētu kāds droši vien, šie apsvērumi ir svarīgi ļoti daudziem rietumvalstu investoriem. Mēs tādā veidā potenciāli mazināsim ārvalstu sadarbības partneru uzticību, un tam var būt tiešām ietekme arī uz investīciju piesaisti Latvijā. Piederība Eiropas vērtību telpai nenozīmē, ka mēs esam ideāla sabiedrība. Tā pieprasa izpratni par cilvēktiesību attīstību, par to lomu mūsdienīgā sabiedrībā, par mūsu sabiedrības gatavību īstenot šīs tiesības bez šķirošanas, par mūsu sabiedrības gatavību un vēlmi attīstīties un par briedumu uzņemties atbildību. Vardarbības pret sievietēm un ģimenē izskaušana ir viens no Eiropas kopīgo vērtību pamatiem, ko Latvija kā demokrātiska, tiesiska un Eiropas kultūra telpai piederīga valsts ir uzskatījusi arī par savu vērtību daļu. Un vēstījums, ko mēs starptautiski sūtītu konvenciju denoncējot, ir nepārprotams. Tas ir vēstījums par to, ka Latvija nevēlas būt daļa no valstīm, kam vardarbības pret sievietēm un ģimenē izskaušana ir prioritāte, ka Latvijai vardarbības izskaušana nav sabiedrības tiesību un vērtību pamats. Un jāatzīst, ka arī rezonance starptautiskajā sabiedrībā, ar ko mēs ārlietu ministrijā saskarāmies ikdienu, patiešām ir milzīga. Vairāki deputāti jau pieminēja daudzskaitīgos piemērus, neatkārtošos, bet šis ir kļuvis jau par svarīgāko jautājumu, ko mums uzdot arī katrā Eiropas Savienības ministru padomē. Mēs vairs nerunājam ar saviem kolēģiem par mūsu drošību vai par investīcijām mūsu robežā, bet lielākoties runājam tieši par to, kas notiek saistībā ar šo konvenciju. Un visbeidzot, īsumā arī par starptautiski tiesiskajiem aspektiem, kas var sekot denoncējot konvenciju. Latvija ir ievēlēta ANO drošības padomē un likuma varu, respektu par starptautiskajām saistībām, mēs esam izvirzījuši kā vienu no galvenajām prioritātēm mūsu laika posmā drošības padomē. Savukārt, sievietes miers un drošība ir Latvijas otrā prioritāte drošības padomē. Un denoncējot konvenciju, mēs rīkotos pretēji savai ārpolitiskajai nostājai, mēs nonāktu pretrunās ar to, ko paši sev esam izvirzījuši kā mērķi ANO drošības padomē.
Un tie riski tie nedrīkst tikt vērtēti atrauti no citām starptautiskajām saistībām. Pirms Latvija pievienojās vēl konvencijai, kritiku par nepievienošanos un nepārtrauktu secinājumus to darīt mums izteica vairāki starptautiskie mehānismi. Tostarp tāds svarīgs mehānisms kā ANO sieviešu diskriminēšanas izskaušanas komiteja, un ilgstoši mēs bijām kritizēti par nepietiekami darīto vardarbības ģimenē un vardarbības pret sievietēm izskaušanai. Pēc tam, kad mēs ratificējām, ANO cilvēktiesību komiteja šogad šī gada jūlijā pieņēma secinājumus par mūsu ziņojumu par starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ieviešanu Latvijā. Mēs tikām atzinīgi novērtēti par mūsu progresu, mēs tikām atzinīgi novērtēti par to, ka mēs beidzot esam ratificējuši konvenciju. Un vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē izskaušana būs arī viens no prioritāriem jautājumiem, kas mums jau ir uzdoti un uz kuriem mums būs jāsniedz atbilde ANO cilvēktiesību komitejai līdz 28. gada jūlijam. Un mēs to esam pēdējos gados īstenībā gājuši ar stāstu, ka šis ir viens no galvenajiem Latvijas panākumiem cilvēktiesību jomā pēdējo gadu laikā. To novērtē arī starptautiskie eksperti, un šobrīd izskatās, ka mēs esam gatavi to visu paslaucīt zem tepika. Bet līdztekus arī šim progresam cilvēktiesību komiteja norādīja uz vairākiem nepieciešamiem pasākumiem, ko mums ir jāveic, un šo pasākumu identificēšanā, pareizo ceļu atrašanā un ieviešanas procesā būs ārkārtīgi noderīgas konvencijas uzraudzības mehānismu īstenošanas ekspertu grupas, jeb GREVIO rekomendācijas un atbalsts. Līdz ar to svarīgi uzsvērt, ka saistības, ko mēs esam jau uzņēmušies, būs jāturpina pildīt. Un, ja mēs turpināsim būt konvencijas dalībvalsts, turpināsim dialogu ar GREVIO, tas tiešām palīdzēs mums pilnveidot normatīvo regulējumu, palīdzēs pilnveidot iestāžu praksi, palīdzēs uzlabot sabiedrības uzticību Latvijas institūcijām, negaidot starptautiskās tiesas nosodošu reakciju un pienākumu izmaksāt kompensāciju cietušajiem par jau izdarītu pārkāpumu. Uz Latvijas dalību konvencijā un dialogu ar GREVIO var skatīties arī kā uz veidu, kādā pilnveidoties, negaidot secinājumu no tiesas, ka Latvija ir pārkāpusi personas tiesības, kā tas būtu ar potenciāliem Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumiem. Cienījamie deputāti un godātās deputātes, es aicinu jūs ieklausīties šajos ārlietu resora argumentos, nepieņemt sasteigtus, nepārdomātus lēmumus, negraut mūsu valsts starptautisko reputāciju un neatbalstīt konvencijas denoncēšanu. Paldies!